Neviens man neuzrunāja, es vienkārši piecēlos kājā, sāku liekt, un es atceros tos pirmos skatus, kas tas tāds pa putnu tagad. Es neesmu ogres, pateicoties basketbolam, basketbols man ļāva iedzīvoties ogrē un kļūt par tādu pilnvērtīgu ogrēnieti. Attiecības izveidojās pilnīgi noteikti, tu esi ļoti tuvu komandai, un tu katru spēlētāju pazīsti ļoti personīgi, un ar dažiem jau pat tu tie ģimeniski draudzējies, un ir sevišķi tik mazā pilsētā, teiksim, kā Ogre. Mēs arī runājam, es arī teicu, čaļi, es būšu aktīvs un degšu par jums tik ilgi, kamēr jums šīs dirseles būs acīs un jūs nāksiet uz šo laukumu un mīlēsiet to, ko jūs darat un darīsiet to 100% atdevi. Pretējā gadījumā, ja jūs strādājat uz 50%, kāpēc man jāstrādā uz 100%? Noteikti ir tradīcijas darbdienās mazāk, bet tāpat mums tur ir savas tradīcijas, bet vairāk tieši brīvdienās. Tad ir tā, kad pēc mēs svinam tad visu, tur neatkarīgi vai zaudējums vai uzvara, kā tu uzvedīsies, tā arī pret tevīm attieksies. Esot izbraukumā noteikti ir jātiecās ar cieņu pret komandu, pret to vidi, kur tu esi, pret tiem cilvēkiem, kur tu esi. Tribīnes ir laukuma spogulis. Tad laukums atspoguļo to, kas notiek, ne tribīnes atspoguļo to, kas notiek laukumā. Un es teikšu tā, ka tā ir narkotika. Sākotnēji ļoti baidījos, lai gan es īstenībā baidījos katru reizi ejot laukuma centrā, un pirms tam ir tā doma, bet ja nu šoreiz neizdodas. Super, ogrēnieši, jūs bijāt līmenī, vienkārši tas bija fēni, gaidam jūs nākamgad.